Sveiciens šahistiem! Sveiciens arī tiem, kas vēl nav šahisti. Jā, Čau! jā, čau visiem. Un interesanti, ka, sveiciens šahistiem, bet mums līdz šim raidījumā laikam nešahists vēl nav bijis. Pareizi, Signa. Nu kā to ņem? Kā to ņem? Kā to ņem? Bet nu šodien mums ir viesis šahists ar lielo burtu. Cilvēks, kuram sapnī rādās torņi un kurš pusdienās ēd ceptus zirgus, Reinis Paikens. Reini, čau! Čau visiem un visiem pārējiem. Jā, sveiciens. Nu, Reinis droši vien nevarēs sagaidīt, kad viņš beidzot piedalīsies šajā raidījumā. Reini, tu visus raidījumus skaties, kā viņi tika, vai ne? Es visus neskatos, bet es dažus esmu apskatījies. Kurus? Es skatījos vienu, kur bija, es atceros, jauniešu čempionātā. Tika runāts par manu spēli, kur es spēlēju pret Renāru, kur es upurēju dāmu. Un Aha, to es atceros tā vispilgtāk. un kā tev Aha. patika? Nu, patika, un tur man pastāstīja par tajām, par manu partiju, un tad tur arī par visām citām lietām, kas notiek šāda pasaulē. Jā, nu šis ir vadošais šaha raidījums, tā kā mums prieks, ka Reinis ir pievienojies. Nu, protams, ka šodien mūsu galvenā tēma būs Latvijas šaha čempionāta fināli, kuru jau notiek pēc kaut kāda formāta jau vairākus gadus, tad mēs par to parunāsim. Bet nu sāksim ar parastajām tēmām, kas mums ir tradicionālās. Tā tad, protams, spiediet subscribe, ja, tad šim te kanālam, lai jūs nepalaistu garām neko. Reini, tu esi piespiedis subscribe pogu? Man liekas, ka jā. Jā, jā, tā kā sekojiet Rēņa piemēram. Un tad, ja tas ir tāds priekšnosacījums viens. Tad, kas mums vēl ir? RTU Open termometrs. Nu, redz, te gan ir interesanti jaunumi. Tad Latvijā paliek vēsāks, un RTU Open termometrā arī mums ir kritumiņš. Tagad ir nokritusies temperatūra. Tad pagājušajā nedēļā mums bija, Reini, kādā liekas, atceries, cik grādi mums bija? Mm, pilnībā nē. Bet Jā, tad jau vismaz nav šis satraukums. Jā, jo tie, kas seko RTU Open termometram, tiem tūlīt varbūt sirds apstāsies. Bet grādi vairs nav 80, bet ir 70. Tā Oh, kā oh. kritumiņš, kritumiņš. Bet nu, nākamā nedēļa mēs ceram, būs viens viesis, kas kaut kādā ziņā ietekmē arī šos grādus kaut kādā ziņā. Tad par to Bet, mēs Andri, saka, lūdzu, tas ir saistīts ar ievu ziedēšanu? Es nezinu. Es nezinu. Es Tas ir Tomam lietotu, Brīcim jāprasa. es tur Tomam lietotu, Brīcim. es lietotu citus Nevis Kalniņam? vārdu, nevis ievas. Nu tā, labi. Bet par sievietēm runājot. Mums nesen bija dzimšanas diena. Signēji. Paldies. Signe, mēs tevi apsveicam. Tad tu kādreiz man patika Latvijas Šaha federācijas mājaslapa, jo tur vienmēr var redzēt, kam ir dzimšanas diena. Kur tagad uzzināt, kad šahistam ir dzimšanas diena? Kā jūs teikt? Tev jāsadraudzējas Facebookā. Jā, jā, jā. Reini, kad tev ir dzimšanas diena? man dzimšanas diena ir novembrī, 7. Un man tagad šogad un iepriekšējā gadu sanāk tā ļoti savādi, ka man notiek tas kaut kādā jauniešu čempionātā. Iepriekšējā gadu es biju Brazīlijā, kas bija jauniešu pasaules čempionātā. Un tur man notika dzimšanas diena. Šogad būs Eiropas čempionāts, kas arī notiek 7. novembra laikā. Tāpēc pēdējos gados man šahs ir ieveltīts manā dzimšanas dienā. Tu jau Tu esi gandrīz dzimis šahā. Bet Andri Nelijai arī tikko bija dzimšanas diena. Jā, Nelī, mēs tevi arī apsveicam. Bet starp citu par dzimšanas dienām runājot, tev gandrīz ar vietu tālu vienā dienā dzimšanas diena. Tas ir jauki. Jā, ok. Tad ejam tālāk. Mums ir tāda interesanta kultūras programma. Mums ir, tad es parādīšu jums. Sakrēni, tu esi lasījis Stefana Cveiga šaha noveli? Vai nē? Es neesmu lasījis.
Nu, jā, tāpēc varbūt tik labi spēlē. Tā, tūlīt, pastīsimies. Nu, rekuri, mums ir šādi te lietiņi. Uh, Izrāde Karaļu spēle, režisors Linda Zahārova. Nu, viskulturālākais cilvēks mūsu, kur viss ir izpārdots, ja, kā jūs redzat, izpārdots. Nu, tieši tā kā šaha turnīri Latvijā. Brīvu vietu nav! Un 16 izsaukums dības, ja? Tā kā šaha turnīri ir tas pats, kas izrādas jaunajā Rīgas teatrī, tur dabūt vietas ir nereāli. Signe, ko tu vari pastāstīt, tā kā tu esi kulturālākā par šo izrādi? Un ko par izrādi es daudz ko nevaru pastāstīt, jo es Jā. neesmu bijusi vēl, bet šis jaunais cilvēks, aktieris, galvenais īstenais direktors, ir tāds arī amatieru šahists. Viņš ir Ah, nesen saticies ar šahu, un tad es saprotu, viņam kopā ar režisori šī te vēlme vai kā lai to pasaka, motivācija radās arī veidot tās izrādes par šāhu. Un iespējams, Andrija, viņas visas ir izpārdotas, jo tu zini pats, cik Latvijā ir šāhisti. Kā buletā, kurš pirmais uzspiež, tas arī pie tās biļetes tiek. mm. Nu, lūk. Tu Bet es esi? zinu, ka tā nav vienīgā, kas ir pēc tā Stefana Cveiga romāna taisītā. Nu, tieši līdzvērtīga par to šāha noveli, Karaļu spēle. Kaut kas līdzīgs jau ir bijis, bet ne Latvijā. Jā, nu tā ir tur, tas īstenībā pat nav romāns, tur tāds stāsts vairāk, jā, bet jā, nu viņi ļoti, ļoti daudz tiešām ekranizēta arī un visādas tur teātra izrādes un tāds, jā, ja kāds nav lasījis, tad noteikti iesaku izlasīt foršs tur stāstiņš. Tur, nu, protams, tur ir tas motīvs par to, ka nu, tas spēlētājs, lai nesajuktu prātā, ja viņš tā kā nokļūst tajā cietumā, un tad viņš studē šahu, ja, līdz viņam tur tiek tā šaha grāmata, un tas tā kā viņam ir tā kā glābiņš tam prātam, bet tad, kad viņš tiek ārā atkal, ja, no tā cietuma, tad viņam atkal ir tas, ka tas šahs ir tieši, nu, kā, nu, traucēklis vai risks, ja, sajukt prātā, ka pa daudz šaha ir. Nu, Reini, tā kā tu mums esi galvenais viesis, kā ir tev ar šo jautājumu? Tev šahs ir glābiņš vai apdraudējums tavam prātam? Kā tu teikt? Es teiktu, tas ir kā kad, jo man liekas, ka tas varētu būt abi. Dažreiz, kad tu gribi spēlēt šahu un tu gribi kaut ko pierādīt, tad, nu, tas, protams, ka ir glābiņš, bet dažreiz arī tev vienkārši negribi spēlēt, bet tu nu, tā gribi palikt labāks, bet, nu, tas man liekas, ka ir konkrēti no situācijas un kā kas sanāk. Bet lielākoties es teiktu, ka tas ir glābiņš. Jā, bet interesanti, es vienreiz prasīju, kad Rīgā bija FIDE Grand Prix. Es prasīju Grišķukam, vai viņam sapnī rādās šaha partijas, un viņš tā pastījās tā, nē? Un tad sāka domāt, nē, nu vispār kaut kad dažreiz rādās un tā. Tev rādās šaha partijas kādreiz tur sapņos vai pirms iemikšanas kaut kādi torņi tur galotnes kaut kāds. Um, Kaut kādas partijas man galvā laikam rodas, bet man liekas, ka visbiežāk partijas laikā, tāpēc, jo esmu spēlējis tik daudz partiju, man ir tādi deja vu momenti, kā es domāju, ka šī pozīcija kaut kur ir redzēta, un tad es sāku domāt, vai es to esmu sapņojis, vai vienkārši tās jau ir bijis, un dažreiz, jā, es Tas ir tā dažreiz. kā Queen's Gambit, ka tu paskaties griestos un tad tu redzi, tev izveidojas pozīcija, to iztais acis un tā liekas. Un kāds man ir novērojams tieši par Reini un viņa spēli. Tad, kad tu Reini spēlē, un tu skaiti kaut kādu variantu, un manuprāt, es tā domāju no malas skatoties uz to partiju, tad, kad tu atpazīsti to situāciju vai kaut kas, tu sāc smaidīt tajā momentā. Es nezinu, vai tu to pats no malas zini, bet tu tā skaiti, un tu tā, nu jā, šitas ir pazīstams, un tu tā kā smaidi pilnīgi pilnā tajā. Un tas ir visur, kur es esmu redzējusi. Jā, arī Latvijas čempionātā. Es neatceros, ko tu tur spēlēji nesen, bet arī bija, bija tāda Ja atpazīstama. būtu datorkrēsls, viņš arī šūpoties sāktu. Un tad pretinieks zinātu, Nu, kāds jā, jūs. asti luncināt. Jā. Es zinu, katru gadu pasaulē kaut kādi ir divi, trīs vai četri bērni piedzimst ar astēm, un tad viņam nogriež viņas, jā, no visiem miljardiem. Tas tā Oh. interesanti.
Jā, bet nu, tas nav mūsu gadījums. Saki, Reinijā, tev kādreiz ir tā, ka tu brauc tur tramvajā un pēkšņi kaut kādas šaha partijas tev ieliec galvā, vai nav tev? Tu vari atslēgties no šaha vai nevari? Jā. Atslēdzās. Viņš var atslēgties no šaha. Reinis tā kā pilnībā ir atslēdzies šobrīd no šaha. Tādu paskatīju. Par reitingiem, Maija. Jā, tad iznākuši ir FIDE oficiāli reitingi, kas ļauj noteikt stiprākos, vājākos šahistus. Principā var šahisti nemaz nespēlēt. Vienkārši pastāst reitingu, pieraksta rezultātu. Reini, tu vari nosaukt top 10 vai top 3 varbūt stiprākos pasaules šahistus šobrīd pēc reitinga? Kas ir tevi tuvākie, kas saka konkurenti? Pasaulē vispārībā, ja? Nu jā, Magnus varētu būt pirmais, pēc labi, tam Hikaru, labi. un trešais varētu būt Fabiano. Tā vai, paskatāmies tūlītās, nošērošu jums. Tā, rekur mums ir, jā, tad šitā te es esmu uztaisījis šoreiz. Tātad šādi mums izskatās. Karlsens, nu tas nav vai grūti. Kad tev liekas, cik ilgi vēl Karlsens noturēsies pirmajā vietā, Reini? Uh, es nedomāju, ja viņš klasiku vairs, nu, viņš pēdējā laikā, man liekas, ka vairs negrib spēlēt klasiku. Viņš ir tagad Jā, pārgājis uz to freestyle česu, bet jā. ja viņš spēlēs parasto šahu un viņš spēlēs tāpat, kā viņš spēlē freestyle česu, tad viņš tur vēl ilgi paliks. Mm. Jā, tad Karlsens tagad vairāk daisčes spēlē. Jā, oi, nu, tos pats. Andri! Jā, to freestyle chess. Tā kā, nu kāda starpība tur? Monopols, tur kvadrāti, freestyle chess, nu viss tas. Jā, un tad tā kā viņam nav laika tagad šaham, tāpēc viņš tur ir joprojām pirmajā vietā. Nakamura, kas mums ir pasaules čempions, un Gukešs mums ir trešajā vietā, tad Eriga Isī, Karuāna, Abdusatorovs, nu visi tie čomi. Praganandam, VI ielīdis, jā, desmitniekā, Pirūģa un Jans Ņepomņišs, jā. Tātad, no Viņam, Rusija, tagad viņš jā, vairs es nav. to pašu gribēju teikt. Viņam nav Nav. vairs fita karoks. Jā, nav vairs. Tā, ok, tas mums ir viens, ko es gribēju parādīt tūlīt. Bet vispār reitingiem vēl runājot, es nesen izlasīju, ka Ivančuks, viņam pēdējā laikā bija ļoti labi turnīri, kur viņš labi nospēlēja. Viņš tagad ir ticis atpakaļ simtniekā pasaules Jā, reitingos. Tāpēc. es vispār brīnījos, ka viņš ir ticis ārā no simtnieka, ja godīgi. Tā, bet nu labi. Bet es to lasīju, jā, tas ir interesanti. Tā, un tas ir Latvijas top 10. Nē, kur tu tur esi vispār? Kāpēc tevis nav desmitniekā? No, 3 būšu drīz. Labi, puh. Uz raidījuma beigām tad uzspiežam refresh feed lapā. Tur jau Rēnis būs. Tad. Reini, ko tu vari pastāstīt par mūsu top 10 un varbūt par, nezinu, katru no spēlētājiem, varbūt kaut kādu tur vājās vietas, stiprās vietas, nu tāda analīze ātra. Nu, labi, lai tik daudz nespēlē, pat mūsu piecinieks, es teiktu, ka labi, varbūt Kantāns Toms vēl, nu, diezgan daudz spēlē, bet es teiktu, ka Neikšans, Meškovs, Ķeņš, viņi jau vairāk ir kā treneri. Kā mēs visi zinām, Neikšans ir Gotam Česam, Meškovs ir daudziem jauniešiem, es zinu Aleksejam Adamovičam, Pačoviem, tāpēc es nezinu. Nu, man liekas, ka varbūt tie reitingi viņi vēl spēlē uz tādu līmeni, bet man liekas, ka tāpēc, jo viņi pēdējā laikā tik daudz vairs nespēlē, man liekas, ka varbūt viņu reitingi ir nedaudz zemāki. Bet tas tāds treneru reitingu saraksts ir šobrīd vairāk. Bet, nu, viņiem ir daudz zināšanu, tāpēc kā treneri viņi ir ļoti labi, it īpaši latviešu jauniešiem, bet kā šahisti, man liekas, ka viņi vairs baigi nepiedalās tādos turnīros. Labi, to mēs vēl parunāsim tūlīt, kādos turnīros viņi tur piedalās, ka nē. Un tad vēl tāda interesanta tabuliņa gribēju jums parādīt. Ir arī pasaules tā kā nevis stiprākie spēlētāji, bet stiprākās federācijas, ja?
Tātad mēs paskatīsimies, kur mums ir stiprākā šobrīd pēc vidējā top 10 spēlētāja, ja tiek ņemti 10 labākie spēlētāji, un tad tādā veidā tiek veidots šis tops. Tur ir pirmajā vietā Amerika, Amerikas Savienotās valstis, tad ir Indija, Ķīna, Krievija, Vācija, Azerbaidžāna, Ukraina, Ungārija, Francija, Spānija, nu un Latvija mums ir bišķi zemāk. Reini, kā tev liekas, kurā vietā ir Latvija? Jā, es jau parādīju tev, kas vairs neskaitās. Jā, nu, bet tu vari teikt 50. Jā, 50. vieta. Nu, tā. Ja mēs paskatāmies, cik ir kopā, jā, tad mēs redzam, ka 201 valsts ir 1400 ambiciozais reitings, tā kā tas ir pēdējā vietā. Bet nu, tā mēs esam 50. vietā. Ko meitenes jūs teiktu? Jā, lūdzu, Reni. Es domāju, ka drīzumā mēs, ka Latvija varētu īstenībā būt nedaudz augstāk, jo mums tie jaunieši pēdējā laikā ļoti ir saņēmušies, un salīdzinot pirms kaut kādiem 5 gadiem, man liekas, ka mums Latvijas šah diezgan liels potenciāls. Jā, nu galvenais tik top 10 tiekšana. Jā, jo tieši šis, nu, ja par šo tabulu runā, ja, jo te tiek ņemti vērā top 10. Jā. Man bija jautājums Jā. Tēnim par tiem treneriem, ne, bet par mūsu super grandmasteriem. Vai tev ir kāds no viņiem treneris? Uh, Man viņi nav treneri, bet tomēr es esmu bijis visādās nometnēs, un arī, nu, tur bija grupu treniņi, un es esmu gan bijis pie Neikšāna, gan Škova, gan pie Kantāna kādu reizi, bet kā mani treneri viņi nav. Es pēdējā laikā, nu, pats mēģinu no sākuma, nu, izdarīt, ko es pats varu, un pēc tam es domāju, ka man vajadzēs treneri, bet no sākuma pamatus un visu, ko es zinu, kas pats var uzlabot, es no sākuma mēģināšu pats to izdarīt. Kuru tu gribētu par savu treneri no mūsu top 10? Okay, tas ir interesants jautājums, bet man liekas, ka man vajadzētu. Es teiktu, īstenībā, es neatceros, vai Lanka bija desmitniekā, bet man liekas, ka viņš man vairāk varētu atklānēs, visvairāk iemācīt un visvairāk no viņas varētu kaut ko iegūt. Labi, Reini, tad mēs uz sieviešu izlases treniņiem mēs tev aicināsim līdzi, jo viņš tiešām ir lielisks atklātņu treneris. It kā joks liekas, vai ne, bet varētu, jo, Jā. ja Sigurds būs ar mieru. Labi, nu ko? Tagad ķeramies tādai tēmai interesantai kā Latvijas šaha čempionātu fināli. Un tad mums šobrīd turībā notiek 3 turnīri. Ja? Tad Latvijas vīriešu čempionāta fināls, Latvijas sieviešu čempionāta fināls un papildus turnīrs kā amatieriem. Šis ir sākuma sastāvs, kurš ir nu, ļoti, ļoti, ļoti stiprs. Tā ir Reini vai nav? Ir tīpaši ar pēdējiem gadiem šis ir labākais turnīrs ne tikai kā fināls vīriešu, bet vispār, man liekas, ka Baltijā viens no, nu, stiprākajiem turnīriem, kas ir, nu, Jā. Un tam ir praktisks iemesls, pareizi, Reini. Ja, mēs jau par to runājām. nu, Starp citu, par to tikšanu uz pasaules kausu, tas ir nolikumā rakstīts, vai tas ir apsolījis kāds WhatsApp chatā? Kā ir tas status? īsti nezinu. Liekas, ka laikam gan jau kā likumā tas ir. Ir, ja, nolikumā ir rakstīts, ja? Nolikumā, jā. Jā, nu tad mēs paskatīsimies, kā tad iet turnīrā. Tad pēc 4 kārtām mums ir 2 spēlētāji, kuriem ir maksimālais punktu skaits. Tas ir Neikšāns ar 4 punktiem, Kantāns ar 4 punktiem. Nu, kā Reinis teica, nu, treneri, jā. Tad treneri, youtuberi tur tā kaut kā, tad tie čempionāta līderi. Nu, un stipriem visiem praktiskajiem spēlētājiem bišķi mazāk tur ir. Valdas Reinis, 3,5, ja, un tā tālāk. Kā tev pašam iet, varbūt, un vari pastāstīt, un kā tev kā spēlētājiem, nu, tas turnīrs, nu, vai tev apmierina krēsli, pildspalviņas, vai tev iedod pirms partijas, vai atnes, vai ir kaut kāds tur ūdentiņš un kafija, kaut kāda restrūma, un tad, nu, tādi praktiskie jautājumi, vai tev tur sagaida kaut kā, kad tu atnāc, vai tiesneši tur, nu, kā ir, kā tu jūties kā spēlētājs, Reini? Nu, labi, no sākumā turnīrā man ir 2,5 punkti, kas no vienas puses nav ļoti labi, bet, nu, ir
rezultāts, bet arī kā spēles ziņā man pašlaik ir bijis diezgan lēns sākums, jo tās paties, es atklātnē dabūju nedaudz sliktāku pozīciju, tad visu pārējo partiju mēģināju kaut kādā veidā izglābt un mēģināt kaut ko izdarīt, bet pašlaik man tāds diezgan lēns sākums, bet pēdējā partijā es lēnām sāku atkal iet uz pareizo pusi un darīt savu labāko, lai uzvarētu. Bet vispār kā atmosfēra, es redzu, ka visi ir tik saspringti, visi grib uzvarēt un kaut ko pierādīt. Un tas īstenībā, ja ik pa brīdim ir tā ļoti sarežģīti. Arī tāpēc, jo šogad arī ir tik stiprs sastāvs, no vienas puses tu skaties, tev jāspēlē pret vājāku pretinieku, bet no otras puses viņš ir līdzīgā līmenī ar tevi, un tev ir viņš jāuzvar. Tāpēc neviena partija nav viegla un nedrīkst nevienu partiju kā uzvarēšu tālāk. Neviena partija tā nav, jo visi ir gatavi uzvarēt un visi kaut ko grib pierādīt. Jā, mēs noteikti, mēs šajā raidījumā šaha gājienus neskatāmies, bet mēs ieliksim saiti, kurā jūs varat redzēt Latvijas čempionāta partijas, nu, tās, kas tiek translētas, ja tie galdiņi, tā kā varat paskatīties. Saki, Reini, ko es gribēju jautāt, tas tad sanāk arī, es pareizi sapratu tevi, vai nē? Tas ir stiprākais turnīrs, kurā tu esi spēlējis, vai tas ir Latvijā pēdējo laikā stiprākais turnīrs? Ir turnīri, kur augšas, kur visas, nu, paši stiprākie ir bijuši lielāki, bet kopumā kā turnīrs šeit ir visstiprākais, kurā es jebkad esmu spēlējis. Jo katrs pretinieks, kā es atkal teicu, tu nevari atslābt nevienā brīdī. Visi zin, kā spēlēt, visiem kaut kur viņi nav tā, ka tu par visiem pretiniekiem visur esi labāks, bet it kā tu konkrētās, nu, vietās varbūt viņus vari apspēlēt, bet konkrētās vietās viņi zina kaut ko labāk par tevi. Un tad tev kur tu arī viņus uzvarēt. Tev jāsaprot tavs spēles plāns un tev jāsaprot, ko tev darīt. Jā. Viņš varbūt par turnīru, tomēr arī tam, es vēl neesmu aizbraucis, bet aizbraukšu uztaisīšu kaut kādu reportāžu, kas notiek šahā, varbūt tur ielaidīs. Bet kā tu teiktu par organizāciju? Vai ir kaut kas, ko tu tur izceltu labā nozīmē, vai negatīvā arī, varbūt kaut ko uz uzlabojums, vai kā tu tur jūties kā spēlētājs? Labi, pirmkārt, ir diezgan labi, ka ir elektroniski galdiņi, ka var apskatīties, ko it īpaši, ja tu spēlē pašā augšā, ko tev pretinieks spēlē, un tu vari kārtīgi sagatavoties. Bet man viens arī, es neatceros, kas man to teica, bet ka galdiņi ir diezgan maziņi. Nu, būtībā tu uzliec to šaha galdiņu, un tev rokas baigi nav kur nolikt. Nu, it kā tu pa malām, bet tev tieši priekšā nav pārāk daudz vieta rokām. Bet kopumā man liekas, ka organizācija ir diezgan normāla. Nu, pirmā partija bija ar 15 minūšu aizkavēšanos, bet man liekas, ka kopumā viss it kā ir labi norganizēts. Melī, kā tev? Es gribēju prasīt, vai bija kāda ceremonija? Tā kā jauniešiem tur bija mums visādi lieli cilvēki, kas veica pirmos gājienus, vai pieaugušiem arī jums bija kāds? Pieaugušiem mums nebija kādas ceremonijas. Vienkārši viss sākam. Tieši tā. Okay. Nu, pieaugušiem bija Latvijas Šaha federācijas viceprezidents Ilmārs Krums, bija svinīga uzruna, un tad varējām paši sākt, nebija ceremoniālā gājiena. Jā. Nu, it kā viss ir labi, bet man vēl aizvien liekas, ka būtu ļoti jauki, ja būtu dzeramais ūdens zālē, jo ņemot vērā, ka tu kā dalībnieks nedrīkst nekur iet projām, tad spēlējot ap 4. stundu, ja tev beidzās ūdens, tad ir kā ir. Nu, Nelī, kā iet sieviešu turnīrā? Un vai jūs arī dabūnat kaut kādu bonusu, vai jums tur viss tad atkal tieši čiliņā baigākajā? Kā jums ir? Bonusu es īsti nezinu. Nolikumā ir rakstīts, un arī tas ir gan vīriešu, gan sieviešu nolikumā ir rakstīts, ka jaunietis līdz U20 pastāv iespēja, ka viņi varētu iekļaut uz nākamā gada olimpisko izlasi. Nu, tas ir tā, varētu iekļaut, un varētu arī neiekļaut. Varētu. Jā, tas nav nekāds garantijas.
Man Bet vienmēr tikai patīk spēlēt, ja man ir jaunieši. laiks. Tad, jā, tas ir tāds svinīgs pasākums, kur pēc iespējas stiprāks sastāvs ir forši. Jo, Jā, Latvijas čempionāti, man liekas, arī tas, var skatīties dažādi uz viņu. Jā, vīriešiem šogad ir ceļazīme, bet mums ir viena intriga tomēr sieviešu čempionātā. Jā, mums spēlē Laura Rogula, kurā ir vienāds uzvaru skaits 13 ar leģendāro Mildu Lauberti. Un jā, Laura uzvarēs šogad čempionātu. Nu, tad viņai būs 14 uzvaras Latvijas čempionātos, kas ir crazy vienkārši. Jā? Un, piemēram, salīdzinājumam var parādīt, ka vīriešiem ir 9 ir Klovānam un 8 Gibslim un Ķeņģim. Jā? Tā kā tāds, tādā veidā mums tur ir. Tā kā intriga ir. Kā jums liekas, Laura apsteigs Mildu Laubertu vai nē? nu, Es es domāju, ka domāju, jā. ka viņi kaut kad apsteigs, bet es ticu, ka šogad nē. O! Jā. Prognoze un intriga tā kā, jā. Jā. Es domāju, jā, ka šogad man ir tāda sajūta, ka uzvarēs kāda cita. Bet, jā. Labi, tad Kas man Bet jums ir ir. Laura ir tā labā cita? formā. Bet Kas Laura ir tā ir cita? Kas cita. ir tā? Nu, Nelija Maklakova. es domāju, ka Agnese varētu uzvarēt. Man tā šķiet, jo arī Agnese ir ļoti sportiski spēcīgā, labā formā. Un viņa būtu pelnījusi beidzot šo titulu paņemt savā Jā. kolekcijā. Bet mēs zinām, ka viss izšķirsies partijās, nevis ko mēs te teiksim vai neteiksim. Bet Laura ir ļoti labā formā. Es ar Lauru jau spēlēju. Jā, tā kā tāds. Man ir jautājums par čempionātu Nelijai un Rēnim. Man ļoti patīk šie visi šaha skandāli. Jā, vienmēr man ļoti interesanti. Vai ir jau kaut kāds skandāliņš, varbūt kaut kāda intriga, vismaz kaut kāda sūdzība, ja? Kaut kāda, vai es nezinu, kaut kāda grūstīšanās pie durvīm. Kaut kas tāds, Reini, Nelija, vai ir kaut kas tāds jau bijis čempionātā? Nu, čempionāts sākās ar tādu ļoti, ļoti Latvijai raksturīgu izgājienu, vai kā lai saka, pie otrā galdiņa Meškovam neieradās pretinieks. Nu, tur vienkārši nav komentāru. Tas ir, kā var būt, ja ir reģistrācija un kā var neatnākt cilvēks uz spēli. Atnāca stundu vēlāk, bet labi, tas man likās kaut kas tāds. Mm, Bet atnāca stundu vēlāk, jau bija zaudējums, ja? nu, pēc pusstundas jau ir zaudējums. Bet tad jau Nikitam Buholcu ietekmēja, ja? To es nezinu. To es nezinu. Tad es dzirdēju no lielmeistariem, ka bija jautājums par to. Tieši tāds pats jautājums, kā ir par jauniešiem. Ja vietas kaut ko izšķir, piemēram, pirmā, otrā, trešā vieta jauniešiem tur brauc uz pasauli vai uz Eiropu, ja nebrauc neviena, tad trešā izvēlās. Ja kaut ko tās vietas izšķir, kā šeit uz pasaules kausu, tad ir jābūt nevis koeficientam. Es personīgi runāju ar Arturu Neikšānu, un viņš teica, ka viņi bija prasījuši, vai būs papildus mači. Tā kā federācija nav atbildējusi uz šo jautājumu, visticamāk, ka būs koeficients, pēc nolikuma tā ir rakstīts. Bet arī lielmeistars uzskata, ka ir jābūt papildus mačam. Nevis, piemēram, tev labāks koeficients nekā man, brauc tu, un tas koeficients taču var būt minimāli labāks. Kā tur Reini uzskata īstenībā? Gan kā jaunietis, gan kā šeit pieaugušo, kad ir kaut kādas tādas tomēr ceļa zīmes tur ir ieliktas balvās. Man liekas, ka īstenībā papildinošiem vajadzētu būt. Ja ir viens punktu skaits, tad it īpaši tagad Meškovam, it īpaši, ja viņam neatnāca vēl pat pretinieks, un viņam būs Jā. vienāds punktu skaits ar kādu citu, tad tas vienkārši viņam nebūs godīgi. Mhm. Vienkārši, ja mēs tā cilvēcīgi. Bet es domāju, ka vajadzētu būt papildinošiem. Jo es Reini, zinu arī, bet jā, es zinu, kāda ir sajūta, ka ir vienāds punktu skaits, un tas nedaudz koeficients, kas kaut kādā veidā kaut ko visu izšķir, ir lielāks. Man liekas, ka tas nebūtu godīgi, ja ir īpaši Meškovam tagad, ka visu izšķirtu koeficients. Reini pareizi taču saprot, ja tev pretinieks bez spēles, ja tu dabū uzvaru, tev jau neiet Buholcā tā uzvara, pareizi? Vai iet? Neiet. Nu Ir jā, īpaši neiet.
Nu, jā, neiet, un tad pirmajā kārtā viņš tāpat, nu, būtu tā kā, nu, gan jau, vai ne, uzvarējis, un tad sanāk, viņam tiek atņemti tie vēl koeficienti punkti. Jā, tas ir ļoti, ļoti nepatīkams atgadījums, jā. Bet vēl kaut kāds varbūt trēni, kaut kāds cits skandāliņš, kaut kāds tur pulkstenis varbūt noslēpts vai pildspalva ar metāliskiem priekšmetiem, kas tur šitā klikšķinās, nu, tur nav bijis kaut kas. Nu, nē, līdz šim nav bijis, bet labi, Viss ir priekšā, jā. tomēr vienā partijā, man liekas, ka tas bija Mieris pret Lisovskis, viņa pulksnes, man liekas, kāājās vai beidzās baterija. Es nezinu, kas tur īsti notika, bet viņiem vajadzēja atkal salikt pulksteni, un tad Mieris pateica, ka Lisovskim bija mazāk laiks, bet, nu labi, kad viņi Man to jau ļoti ātri magnēti, atrisināja. magnēti bija kādam paņemti, viņš apstādināja elektrisko ierīci. Kā ir ar fair play, tā kā mūsu visu šahistu paranoju māti, kā ar to tiek cīņa tajā čempionātā notiek, godīga spēle? Vai tu vari pakomentēt? Nu, tur nu, tieši pie tiesnešu galda tur ir galds, kur vajag nolikt telefonus, bet es tajā pašā laikā es redzu, ka daudziem ir somas, un esmu diezgan pārliecināts, ka viņi nevis tur tos telefonus tieši uz tā galda, bet savās somās. Bet, ja viņi partijas laikā neiet pie savas, man īstenībā nav nekādu pretenziju, un ja kādam liekas, ka pretiniekam, nu, ka viņa pretinieks skrāpjas, tad kā vajadzētu viņiem pateikt tiesnešiem, un es ticu, ka tiesneši nu, pārbaudīs ar metodiku. Bet tad jūs nemaz nepārbaudījāt visus, jūs vienkārši uz godu vārdu noliekat telefonu, apsēžaties un spēlējat. Jums tur nebija pip, 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 pip. Jā, mums neko baigi nepārbauda. Ārprāts. Bet vai tu varētu Rīgas satiksmes kontrolierus piesaistīt, varbūt? Nu jā, tagad pa Tā ir svētkiem būs. daudz, Andri. Tas būtu skarbi. Nu, tāds šaha kontrolieris, tādu, to nītaču tagad, kur certifikāti ar lepnumu pasniegti visiem. Tā kā vajadzētu tur tērpus, ķiveres, nu, tur speciālo, nu, lai te var atpazīt. Ienāk tādi šaha kontrolieri turnīra laikā. Nelī, kā tev ar sajūtām? Nu, tā kā tev viss godīgi ir, vai tomēr tās partijas, kur tu zaudē, tomēr cilvēki krāpjas pret tevi? Kā ir, Nelī? Nu, tajās noteikti, jā, noteikti. Nu, netaču. Nu, es domāju, ka viss ir godīgi. Vismaz sieviešu čempionātā es ļoti ticu, ka viss ir godīgi. Es atcerējos vienu mini skandālu no amatieru turnīra. Tas varētu būt Pareizi, interesants. taču vēl Tad amatieru. spēlēja meitenīti pret zēnu, un meitenīte bija aizgājusi prom no stolati un nākusi atpakaļ un redzējusi, ka figūra ir bijusi tā kā citā vietā un tad citā. Nu, tā kā ideja tāda, ka viņa uzstāja uz to, ka pretinieks bija pagājis un tad pielaboja gājienu. Es godīgi sakot, nezinu, bet Aivars Laizāns risināja šo situāciju un abas divas pasauca un viņa aizgāja tur risināt. Nu, protams, mēs sieviešu čempionāts ir pa vidu starp amatieru un vīriešu. Tas mums uzreiz tāda kaut kāda intriga, jā, nu tā. Jā, gājienam. Vairāk, Nu, kas vairāk tur man. notika? Es zinu, kā ir. Es, kad apsēžos pie savas partijas, un tas šahs ir tik ievelkošs, man ir tā, es parasti redzu sākumu mazliet, un pēc tam es skatos, ka zālē paliek daži cilvēki. Es nezinu, pa kur laiku viņi ir izgājuši ārā. Nu, tā ir apmēram tas šahs. Jā, bet, nu, nezinu. Nekādas baigās kontrols nav. Tas, nu, īstenībā no vienas puses ir bēdīgi, jo tas ir valsts čempions. Tā kā tu Signi teici, visam jāuzticās uz goda vārdu. Nu, it kā jā, mēs tā darām un gadiem, bet kaut kur pareizi tas nav. Tomēr vajadzētu būt, ka ir kā kontrola kaut vai tur, ka tev nav nekas. Jā. Bet, nu, Jā, ticēsim. jā, labi. Nu, ok, tad čempionāts ir pusē, pareizi, vai nē? Nu, gandrīz, jā. Tātad Nu, nē. Šodien būs piektā spēle, tad būs tikai pāri pusē. šodienas partijas vidū būs čempionāts pusē, pareizi? Jā. Jā, tā būs. Jā. Ok, tad mēs noteikti turpināsim skatīties šāda partijas, just līdzi spēlētājiem. Un kādu reportāžu uztaisīsim noteikti, kas notiek šahā. Un skatītāji rakstiet tad jautājumus, ko jūs varbūt gribētu zināt par Latvijas čempionātu, varbūt kādam dalībniekam kaut ko pajautāt, ja? Un tad mēs to noteikti atspoguļosim. Un nākamā nedēļa mums būs tāds, es ceru, ja, ka īpašs viesis.
kurš par Latvijas čempionātu arī parunās un par citām lietām. Tā kā labi, paldies visiem! Un tad sekojam līdzi Latvijas čempionātam. Šodien tad 5. kārta, pulkstenis 5. Un tad tiekamies nākamnedēļ. Liels paldies visiem!